Такой коротко ответить невозможно, наверное, потому что это обнимает и всю нашу общественную жизнь и развитие вообще просвещения, политики просвещения. Но мы перестали стараться, чтобы сам ученик был tворческим. Мы все даем, все открыто. Traucē arī, jāsaka, tā klišejiskā pasaule, kas mums visapkārt ir ļoti daudz tradicionālu priekšstatu par to, kā vajag darīt. Stereotypes. Status of teachers. What's right? What's wrong? Is there always only one correct answer? Another barrier would be so-called labeling of students, so-called hard students or difficult students. Jo tas ir diezgan stingros rāmjos ielikts, gan stundu skaits, gan laika limits un ierobežojumi dažādi, gan kas attiecas kā direktoram, kā man jāuzraug, lai darba spēks nepārstrādājās, ja, un arī tāpat audzēkņiem ir savi normas, cik viņi drīkst pavadīt skolā, un tas vispār ir bremzē radošumu. Radošums visvairāk izpauž tad, ja tā darbošanās nav tik limitēta un ierobežota. Un tādēļ, ja ir iespējas jauniešiem organizēt nometnes, tad tā ir vislielākā, visbiežāk pieejamā veidā, var ar viņiem strādāt radoši, ja, jo tur ir šis diennakts limits, ja, nevis to dažu stundu limits, kas ir mācības procesā. Это вот программы, которые мы должны в школе выучить. И мы не можем дать так много творчества, как нам хотелось бы, или насколько дети могли бы это делать. Потому что есть разные вещи, которые мы просто должны выучить, и все. Bet ko tā drīkst, es darīšu tā, un tur nemaz nevajag mazus bērnus, arī pieauguši cilvēki. Bet vai es drīkstu ņemt tādas krāsas? Un kāpēc gan ne? Jautājums. Kaut kur tas mums ir, acīm redzot, tomēr audzināšana. Es nezinu, kur tā problēma. Tas, ka bērni atnāk jau tādi tā kā paguruši, mazliet tādi novītuši. Un tad viņiem, teiksim, nav vairs tik daudz spēku un intereses, ja, un tad viņi tā kā ātrāk. Mēs, kad diemžēl tajā dienā un tajā brīdī, kad viņam ir šī stunda, tad viņam jābūt radošiem, viņam jābūt noskaņojumam, kas, protams, neatbilst īstenībā, ja, ka viņam citreiz viņi ir noguruši, citreiz viņiem tur, nezinu, kaut kāds tur sports tikko kā ir bijis, ja, un tad ļoti grūti tos bērnus īstenībā ir, nu, tā uzreiz, lai viņi varētu, un tā stunda tik īsa, tas ir īstenībā mīnus, kas... Mana metodika ir dot vairāk dažādas materiālus un likt viņam izvēlēties, no tā atlasīt sev interesējošus materiālus un katrā stundā, teiksim, atrast to odziņu tīri tehnisko, ar kuras palīdzību viņi var tad būt radoši, ja? Jo, teiksim, ja tas materiāls ļoti bieži pasaka priekšā. We found 5 key strategies. How is maybe the best way to study, and we like that we have to share learning goals with students, to discuss with students, and active methods and feedback, good feedback with student, with family. Es ļoti daudz sevišķi vidusskolas klasēs, jāsaka, izmantoju iespējas jauniešu tehniskās varēšanas, dažādas mūsdienu tehnoloģijas, un tas radošums vizuālā mākslā ir komplektā ar kaut kādām viņu priekšzināšanām par datoriem, par kaut kādiem video. Tur man mazākās nojausmas par to visu īstenībā nav. Man nav, tas ir jādara. Man vienkārši mēs animācijas taisam, to jaunieši zina paši, kā to dara. Ja viņi nezina, viņi to ļoti ātri pašmācības ceļā apgūst. Я думаю, что это как раз наоборот. Чем больше, тем лучше. А если их там 20, и все разные, они могут посмотреть на друга, и то, что подходит одному, может не подходить другому. Дифференция. Да, это дифференциация. Par drugiem slovām. Sarunās ar jauniešiem parasti, manuprāt, ir svarīgi paskaidrot, ka jebkas,
rodās kaut kādiem iemeslu dēļ. No nekā nekas nerodās. Ir jābūt kaut kādam notikumam vai satricinājumam tiešām, lai rastos vēlme kaut ko radīt. Our school type is good for that, for creativity, because our school community is flat. Is it right word? Yes, flat. It's flat and round. Not one is director, and you have to do this and this. But we discuss a lot, and with students, with families, and this picture is explained. This idea. Because we have all the learning goals that we've created ourselves, but where is this learning goal for geography, or where is this? So all the different personalities sitting together at the round table is actually very healthy. Es ļoti viegli spēju sajusties līdzvērtīgi tam mazam bērnam. Kaut kā, kā pasakas, nevienu brīdi, manuprāt, necenšos sevi nostādīt augstāk par to bērnu. Sarunāties ar tiem jauniešiem vai ar bērniem tā, lai viņi, sajūtās novērtēti, es nezinu, paslavēt. Es nezinu, grūtā jau pateikt. Man ir ļoti interesanti bērniem. Не главное, чтобы учитель научил так. Главное, чтобы он был.